Sveicināti, mīļie draugi! Laipni lūdzam mūsu kinoteātrī. Šodien mūsu afišā Dalmācijas ceļojuma turpinājums, un iepriekšējā epizodi mēs noslēdzām ar to, ka ar baltu kuģīti metāmies iekšā bangojošā jūrā, lai dotos uz Dubrovniku. Хладный снег, у sunset спустит цвет. Jedan svetli beli cvet, za praznik sa mnom seda sto, pa gledam kako mre i slutim bol. Šta je ostalo od te ljubavi, snovi uveli hrizantema. Zar to je zbilja sve? Zar tako sreća mre? Bela, bela hrizantema, tužna kao zadnji dan. Bela, bela hrizantema, nežna kao perisan. Sals uz rokām ir, vajag tikai tekilu tagad. Un izkāpiet un esam atbraukuši uz Dubrovniku. Jūs visi esat redzējuši, kāda ir Dubrovnika, kas ir interesējies par šīm vietām. Bet, neliels ieskats tā kā no mūsu skatu punkta par šo populāro Horvātijas pilsētu. Johaidī, kāda sajūta, kā ir? Kāda ir kādam? Slimība nepiemetām. Ne? Jūras slimība nav, vai ne? Baltijas jūrā es taču norādu. Guntai gandrīz vai jūras slimība. Gandrīz vai jūras slimība kaut kam ir, kaut kam nav, kaut kam... Vēdāju cīt mūs tūrē pa senajām vietām. Es nezinu, uz kur pusi jāiet. Te īstenībā laikam uz jebkuru pusi var iet, jo skati, te ir vienkārši, skati ir skatu pārbagāti. Šito stūri, laikam, visvairāk esmu video redzējis, kad YouTube pats skatījos. Visu laiku, kad šito stūri visu filmē, laikam, tas pats interesantākais stūris ir. Un aiz stūri, kā vienmēr, ir vēl interesantāk. Slavenā Dubrovnikas lielā iela. Spīdīgā ietvēl izskatās, ka pa viņu ir nolīs lietas, bet lietas te nav bijis. Ne grama. Pagaidām ne grama. Oi, te īstenībā, laikam, es pat nezināšu, ko filmēt, tāpēc, ka viss ir ļoti, ļoti dubrovnicisks. Ļoti uber turistiska vieta un ne par velti. Tā kā noteikti ir vērts šeit iegriezties. Ne par velti Dubrovnika ir Horvātijas populārākā pilsēta turisma ziņā. Kaut arī atrodas tālu projām no pārējām Horvātijas pilsētām. Vēsturiskais centrs, ja vecpilsēta ietver sevi neskaitām daudzumu senu ēku un apskates objektu, un pilsētas sākumi ir meklējami tālajā 7. gadsimtā. Mūsdienās pilsētu vēl populāri padarīja tas, ka šeit tika uzņemts dažādas populāras filmas, no kurām populārākā, protams, troņu spēles, un daudz šīs filmas cienītāji tagad labprāt apmeklē Dubrovniku, lai redzētu slavenās Dubrovnikas trēpes. Vau, jā, tieši tā. Un šī tā vieta, kuras noteikti visi brauc uz šo pilsētu. Uz Dubrovniku. Dodās dēļ šīm trepēm. Dēļ šī skata. Ak, Dievs. Šīs te 1000 vārdu un 100 rubļu vērtais skats. Pašiem negaidot. Nu jau arī mūsu kanālā. Oi, ko labi smaržo pēc to iekšto cepto reņģi. Kaut kā dzīvs, ne? Šitā tu te kursē un no vienas vietas. Skaistumu no vienas vietas. Te riktīgi, ja godīgi, visos šajos restorānās ej garām un smaržo pēc zivīm tieši, gribētu teikt pēc jūras veltiem, bet tieši pēc zivīm un vietām tieši, jo atceros, ka Latvijā es ķēru asarīšus bērnībā un cepu uz pannas miltos. Šitāda smarža Dubrovnikā, iedomājies, pie augstiem galdiem. No tā, kā bērnībā. Eid rita vai kociņi, dāmas un kungi, šit ir jāiziet. Ja es pa turien varu iziet, tad viss jau kārtībā. Bet, ja es nevaru iziet pa šādu šaurumu, kas skaitās iela. Nē, nav tik traki. Nav tik traki.
bet nu šaurs un patīkam mēs. Man liekas, šajā šaurumā, tā kā ritīgi karsts vasaras vidū, sastājās cilvēki un vienkārši čilo. Jo, nu jā, ja tu esi platāks bišķiņ, tad jau paliec tajā pusē, paiej apkārt. Kaut kā tā. Paskaties, nav forši. Es saku šī pilsēta. Ai. Te ir būvēts godam, uz godu un ar godu. Un ar godu arī tagad mums ir tas viss tā kā jāskatās un jābauda. Tā. Tur augšā ir mūri, visapkārt pilsētā šeit, pa kuriem tu arī var staigāt. Tur atsevišķu biļeti nopērkot, var tikt augšā un paskatīties pilsētu nedaudz no augšas. Un, ja tu gribi šo pilsētu paskatīties vēl augstāk, tad te ir pacēlās. Tu var uzbraukt augšā kalnā un paskatīties arī no turienes. Tu var uzbraukt ar pacēlē, bet cik es saprotu, tur var uzbraukt arī ar mašīnu otras puses. Tā kā neesmu kārtīgi izpētījis, bet to mēs varbūt izdarīsim. Ne šodien, ja mums nav mašīnas. Un ar pacēlē ar mēs šodien nebrauksim. Pašam patīk šīs izkārtnes, ka arī visur pie krogiem tāds paši izritina ārā un cilvēki var saprast, ka tur ir bārs un nes kāpēc jau tur visi arī ievilkās. Ai, dritu vai kociņi, kas te pa skatu? A šitas ir joks vai kas? Ojojoj, kas te ir? Kas te darās var? Šitāda eja? Ok, dubls 2. Te ir visu laiku jāpalaiž cilvēki pa priekšu, bet ārprāts, kas pa vietu pēkšņi izpildēja? Šitās te? It kā tu esi pilsētā pa vidu, bet cilvēki grib iet garām īstenībā, mēs te nevaram stāvēt tā. Jā, paiet tur, palaid. Jā, palaid. Un to pēk? Ja mēs esam visi tie cilvēki. Kur viņi iet? Štajā dienas spelgonī. Uz bāru. Jēzus, kas pa skatu? Ej, tu nos, kas pa klintīm. Rakstīts, ka bārs. No bāra te nav nesmaks. Ir jau apakšā bārs. Tās ir čau. Un šitādās klintīs te viss ir uzbūvēts. Te tiešām ir patiešām kroks, bet tur izskatās, ka viņš ir ciet. Krēslas uz krēslas salikts ir. Jo, haidi ir ārā. Tirkīs zilais ūdens, salmu jumtiņi. Nu, viss tā kā pasakā. Un kur tas kuģīts īstenībā, ar kuru mēs šeit atpildējām. Nu, praktiski. Mūsējās bija vēl trakāks. Nē, man. Vai ne? Tieši tā. Kāpēc kroks tu ciet? Kas te noticis ir? Krogam pusdienlaiks. Arī fakts. Tas noteikti uz vakaru apvērsies. Arī krodzinieks grib ēst. Tur jau tā lieta. Jā, bet šitās tiešām tu nekad neiedomāt. Iedomājies tajā mūros augšā, tur ir neliels caurums, pa kuru iespējams kādreiz ir šauvuši cilvēki. Vai ne? Un tagad, kad tu izēji ārā, šitien atnāc uz krogu. Šī tik lepnā vietā. Tas ir vaiprāts. Te iespējams ir, pagaid, kas te sanāk ar sauli mums? Saulēkts vai saulriets? To mēs nezinām. Bet, nu, jebkurā gadījumā dienas vidū šeit izskatās ļoti, ļoti labi. Fantastika. Ja man būtu šitās kroks, tas no viņa taču neiet ārā.
Probably better if you come out first. There you go. Come on, mate. No. Shane. Yeah, I'm coming. Tāds ļoti smalks caurums. Nav tik vienkārši izmākt cilvēki, tur iet iekšā ārā. Un zini, kas īstenībā ir? Man ir godīgi necēs, ka staigā šeit pa to centru, ka tiešām pa to caurumu, kad mēs te izlīdām ārā, ka te patās jūra un klints. Tas galīgi kaut ko neiet kopā, liekas, ka šeit, nav nekur ūdens tūmā, Vitīgi kroti. Es citronu potu. Reik, man liekas. Nē. Jā. Jā, nav jau tā pilsēta tā kā bezgalīgi liela, bet pietiekami liela, lai te pavadītu veselu dienu. Un vienkārši pēc tam nezinu, ko ar acīm darīt savam, ka tu esi tik ļoti pamatīgi viņas sasprindzinājis ar šiem skaistumiem. Tad pēc tās dienas vakarā acis vajag, varbūt, Baigi augsts var. Ziedieciski ļoti. Ziednieciski? Kā dara, kad augsts baigi par. Kas ir tā? Un iedomājies, cik seni mūri. Jopčik miziņi. Kā viņi var nebūt ziednieciski? Šitās ir ieliņas, to es saprotu. Nekādas mašīnas, vai ne? Nekāda tramvai. Un pat gribēdams nevar izbraukt. Ar tramvai. Nezinu, dāmas un kungi, ko tu daudz var pastāstīt, tāpēc, ka šeit tur visu dienu iet un filmēt. Bez gala, vienkārši filmēt un baudīt. Ļoti skaisti pilsēta ir uzbūvēta. Tas ir... Tur divu domu nav. Kaut kā tā mēs tur Dubrovniku arī apskatījām bišķiņu. Protams, tikai uzmetām aci, vai ne? Te vajadzētu padziļināt skatīties, bet, to varbūt citreiz, varbūt citi cilvēki, lai to izdara. Mums var šitā diena bija. Plus mīnus šādas cenas Dubrovnikas centrā. Tu zini, cipari ir diezgan labi. Liela. Lobsters kilogramā 96 eiro, piemēram. Tas jau ir rādītājs, ka te ir ļoti turistiska vieta. Bet jā, es tagad īstenībā te eju un domāju par to, ja tu atbraucies riktīgā sezonā, tā kā tiešām 35 grādi, 40. Tas nav brīnums, es skaties visādas kino, kur cilvēki te staigā un baigi svīst un saka ļoti karsts un pārāk daudz turistu. Bet pašlaik reku, tu burgernīcā var iet un apēst burgeri netraucēts, vai ne? Bet tas tikai tāpēc, ka mājas. Bet ir silts tāpat. Netieši, ka ir karsts, vai ne, bet ir ļoti patīkama temperatūra. Man liekas, labākā, kāda cilvēkam varētu būt. Un, kad tu esi izstaigājis pa mazām šķērseliņām, tu vari atgriezties atpakaļ uz Slidinās ielas. Baigi slidinājis tipiņš es esmu šajā pilsētā. Jā, man jāslīd riktīgi. Jā, tā kā uz slēpēm. Man nav. Var slidot. Riktīgi. Spīd tā kā ledus. Un jā, spīd un slīd tā kā ledus. Un īstenībā baigi interesanti uz šīs slidinās, lielās, platās slidinās ielas. Katra šķērsiela izskatās ļoti līdzīgi, ja kurīgi kaut kāda 5. iela pēc kārta šitāda, šaura un trepes ved uz augšu. Respektīvi, tas liek domāt, un tas liek saprast, ka šī iela ir tā kā kaut kur lejā, un pa kreisi ir kalns, un pa labi arī kalns, aiz kura ir pilsētas mūri, aiz kura ir jūra. Un kaut kā tā. Iela ļoti slidena, mazi bērni krīt gar zemi. Un, jā. Tā kā varbūt te varētu pat uztaisīt kādu slidošanas čempionātu. Un ja tev, piemēram, savājgās, toleti. Šeit ir maksas toleti pieejam 1 eiro, 1 apmeklējums. Viss ļoti vienkārši. Būs gana noderīgai informācijai. Varu teikt vienu, ka droši brauciet Dubrovniku lūkoties neatkarīgi no tā, vai jūs esat troņu spēļu vai zvaigžņu kāru fans.
Starp citu arī zvaigžņu kara epizode ir tikusi filmēta Dubrovnikā. Un Robins Hoods. Un vispār tie ļoti skaisti. Un varbūt pat pārāk. Un vēl, mēs pastaigājāmies tikai pa Dubrovnikas vecpilsētu. Vēl ir arī citas šīs pilsētas daļas, kur var skaisti pavadīt laiku, bet mums bija pienācis laiks doties atpakaļ uz Cavtatu, un, kā pagājušajā epizodē teica viens gudrais, var braukt ar taksi, var braukt pats ar savu mašīnu, braukt ar mocu, visādi braukt. Bet, ja ir tāda iespēja, kāpēc, lai mēs nebraukt ar kuģi? Bela, bela krizantema, tužna kao zadnji dan. Bela, bela krizantema, nežna kao perisan. Bela, bela krizantema, tužna kao pogled moj, jedna ljubav koje nema, dani kad sam bio tvoj. Vienkārši čau. Nevienu sekundi nenožēloju, ka mēs braucam apakaļ ar šo pašu laivu. Tikai ar citu šoferi, ar citu kapteini. Vai, brāc, vai kaut kāda labāka ekviela ielēs? Tas ir pilnīgs čau. Pogledam kako mre i slutim bol, šta je ostalo od te ljubavi, snovi uveli hrizantema. Zar to je zbilja sve? Zar tako sreća mre? Bela, bela hrizantema, tužna kao zadnji dan. Bela, bela hrizantema, nežna kao perisan. Bela, bela hrizantema, tužna kao pogled moj, jedna ljubav koje nema, dani kad sam bio tvoj. Bela, bela hrizantema. Nu, un esam apakaļ bāzē. Johaidīgās pa braucienu, teikšu tā. Nu, riktīgi super. Viss. Te ar kuģi var aizbraukt arī uz vienkārši uz salām, citām ekskursijās, uz visādām vietām. Bet, nu, teikšu godam, jā, bija vērts izbraukt ar kuģī turp un apakaļ uz Dubrovniku. Mēs esam atbraukuši, izkāpām ārā nedaudz citā pieturā, jo mūsu pilsēta ir tur aiz stūra, izkāpām bišķiņ, lai varam paiet ar kājām. Šī ir, nu, mūsu pilsēta, no kuras mēs braucam, bet vienā citā pieturā izkāpām laukā, lai varam paskrīties šo krastu. Un cilvēki te peldās, atpūšās pludmalē. Viss notiekās jau, Haidī, viss notiekās. Vasara atnākusi jau šeit. Mūsu cienījamie kolēģi. Lūk. Un ja jūs kāpjat no kuģa ārā šajā piestātnē, šī piestātne saucās Albatros. Lūk. Šā te. Bet ja jūs esat žvingulī, nu, šito laipu, nu, līdz kuģim jūs netiksiet. Dāmas un kungi, pēc liels pastaigas esam nonākuši vakariņu vietā uz vakariņām. Mums jau? Yeah. No problem. Thank you so much. Un zini kā? Jā, smuki tie ēdieni visi, vai ne? Bet tu pagriezies šitā uz otru pusi. Nu, drīt vai koci. Tas jau vairs nav normāli. Šitādās vietās. Nu.
se ne voli kao ja. On nije s tobom bio. No, šī ir klasika, rekur. Klasiskais čevapčiņš. Nu šitā te, nu kāda vainiņa. Zini, ka šitas ir, šeit ir. Simpunkts tas ir Aivars. Tas ir Aivars. Viņam ir tā mērķis, ka viņa saucās Aivar. Jā? Jā. Viņš izskatās pēc Aivara. Šāds te firmas piedāvājums. Arī nedaudz Aivars. Vēl ir savs? Labs Aivars, ne? Nu jā. Jā, ir. Ja veiklā tev parādīšu. Burciņās. Es tajā veiklā redzēju pilnu plogu tur viņiem bija, tiem Aivariem. Es Anglijā tādu, un tur viņš arī bija, Anglijā bijām pagaršojuši šādu Aivaru. Ļoti garšīgs. No, tur jau tā lieta, tā jāsaka domāt. После плотного обеда, по закону Архимеда. Надо закурить. Вот так. Покāpš стоит. О! Pēc saules baterijas noteikti. Burlādē, jā. Nu, olas saka. Nu? Nice. Man liekas, ka ir. Es šitādu man uz beidžu līdzīgi, ka es eju. Nē, ka es pļauju. Tikai nav tik liela plāpa. Nu, vismaz savācies nespēju. Šitādas man. Arni, ka Jons bija man šitādas piestāvēja jau par. Tad piestāvēja baigi labi. Tikai tāds, Nu, man piestāvēja tā, tagad es nezinu, vai piestāvēja. Es pat staigāju jau kā 20 pāri gadu, kad armija sanāca. Es vēl uzlocīju šitā te uz traktora, te mašīnā. Mana pensija. Nu, как тебе сказать? Отработал своё. Серьезно? Да. Un viņš sanāca īstenībā tā, ka mēs šodien visu dienu kaut kur bijām, kaut kur nebijām. Mēs atgriezījuši tajā pašā dienā, tajā pašā vietā, kur mēs sākām šodien video. No. Tā kā viss riņķis noslēdzies, diena ir izdevusies. No, večer v hatu, kā saka. Viss, nezinu, vakars vēl galīgi nav iestājies, vēl kaut kas jāizdomā. Bet kino, laikam, šo sēriju mēs ar to arī varam tā kā noslēgt. Ja. Un vēl es jums neesmu parādījis gandrīz saulrietu. Tu jau teici Latvāns. Malc augšā Latvāns. Efeļ.